Labdien! Mani sauc Evija Avote. Es jums šodien pastāstīšu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamo būvniecības procesu. Pastāstīšu par regulējumu, kāds ir piemērojams, par iedalījumu ēku grupās, jo tas ir svarīgs, lai noteiktu pareizo būvniecības procesu. Tad kāda veida ir ēkas atjaunošanai. Pieskaršos nedaudz būvuzraudzībai, autoru uzraudzībai, kā tas mainās, izvēloties vienu vai otru būvniecības procesu, un pašās beigās par būvniecības dalībnieku atbildību. Tātad galvenais, ar ko mums ir jāsaskarās, ir būvniecības likums, kurā ir definēti būvniecības dalībnieki, būvniecības dalībnieku atbildība, kādos gadījumos izdot būvatļauju, būvvaldes kompetence, kā arī kādos gadījumos būvvalde pieņem lēmumu par izmaiņām un vēl citi aspekti. Tālāk mums ir vispārīgie būvnoteikumi, kuros ir noteikta būvuzraudzība un autoru uzraudzība, kā arī būvu iedalījums grupās, kas ir aktuāli priekš procesa. Un pats galvenais, pēc kā tad izvēlas ēkas atjaunošana, ir ēku būvnoteikumi, kuros ir visa procesa kārtība un arī dokumenti, kādi nepieciešami, lai būvvalde pieņemtu lēmumu. Tātad viens no svarīgākajiem, protams, ir no sākuma saprast, kas tad kādai ēkas grupai atbilst ēka. Pamatā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka vai nu būs otrās grupas ēka, vai nu trešās grupas ēka. Trešās grupas ēka skaitās ēkai, kurai vairāk, ne mazāk kā 6 virzemes stāvi, un kurai ir vismaz viens apakšstāvs. Tātad pārsvarā 6, 7, 8 stāvu lielās ēkas būs trešās grupas, un tās, kas mums ir daudz kur Latvijā 5 stāvu būs, būs otrā grupa. 2022. gadā mēs ēku būvnoteikumos veica apjomīgus grozījumus un mainījās būvniecības procesam piemērojamie dokumenti. Ja līdz tam brīdim ēkas atjaunošanu varēja veikt bez dokumentiem, paskaidrojumu rakstu, kas pamatā bija pirmai grupai, un otrai un trešai grupai pamatā tās bija apliecinājuma kartes. Un lielākiem atjaunošanas darbiem, kur mainīja nesošās konstrukcijas, bija arī būvatļauja. Tad šobrīd no 1. marta 2022. gada mēs esam pārskatījuši, ņemot vērā būvniecības likumā veiktos grozījumus par būvvaldes kompetenci un noteikuši mazāku lēmumu veidu, ar kuru būvvalde pieņem par ēku atjaunošanu. Ir palicis tāpat kā iepriekš bez dokumentiem, ir ieviests jauns process paziņojums par būvniecību un paskaidrojuma raksts, kas ir piemērojams pamatā uz jebkuru atjaunošanas darbu. Tālāk es pastāstīšu par niansēm, kas ir mainījies. Tātad apliecinājuma kartes, kas bija akceptētas un iesniegtas būvvaldē līdz 22. gada 28. februārim, ir tiesības pabeigt tā realizācijas laikā, un tad, kad būvdarbi ir pabeigti, iesniedzam būvniecības informācijā apliecinājumu par būvdarbu pabeigšanu, kuram pievienojam ēku būvnoteikumos noteiktos dokumentus. Tie dokumenti ir tādi paši kopa, kā paskaidrojumu rakstam šobrīd. Līdzīgi ir arī ar būvatļauju, ja jums gadījumā ir līdz tam 22. gadā ir izdota būvatļauja, tad atkarībā no tā, kādā stadijā ir šī būvatļauja realizēta, ja ir jāizstrādā būvprojekts, tad mēs viņu izstrādājam, kā tas ir noteikts būvprojektam, kas ir minēts ēku būvnoteikuma 6. nodaļā. Savukārt, ja jums jau bija izstrādāts būvprojekts un akceptēts, tātad projektēšanas nosacījumi izpildīti, jums bija jāuzsāk tikai būvdarbi, tad jūs varat uzsākt būvdarbus un turpināt tā, kā tas ir noteikts būvatļaujas gadījumā uz būvdarbiem. Savukārt, ja jums jau ir realizēti darbi, tad jūs varat tos nodot eksploatācijai, ievērojot dokumentu sastāvu un kārtību, kas ir noteikta tad, kad ir izdota būvatļauja. Arī šajā gadījumā, ja ir aktuāla būvatļauja, tad darbus drīkst realizēt un pabeigt, nemainot nevienu lēmumu. Un tagad es pieskāršos, kas tad šobrīd mums ir atjaunošana. Pirmkārt, atjaunošana ir būvdarbi, kur mēs nomainām nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī veicam funkcionālos vai tehniskos uzlabojumus, kas nemaina apjomu un nemaina nestspēju.
šī definīcija nav mainījusies, līdz ar to jebkuru atjaunošanas darbu kā iepriekš, tā arī turpmāk var veikt. Ir precizēta vienkāršotā atjaunošana, kas attiecās uz būvdarbiem ēkas iekšienē, lai uzlabotu funkcionāli tehniski, bet nemainot nesošos elementus, nolietojušos apjomu, lietošanas veidu. Jo šīs definīcijas divas svarīgas, jo no tā mainās piemērojamais process. Tātad vēlreiz, šobrīd mums ir bez dokumentiem iespējas atjaunot paziņojumu par būvniecību un paskaidrojumu rakstu. Tagad nedaudz bez dokumentiem. Iepriekš arī šobrīd, ja nepieciešams tikai krāsot fasādi vai jumtu, tad to var darīt bez dokumentiem, būvvaldes atļauju nevajag. Te gan ir jāpievērš uzmanība, ka ir noteikts, ja to neierobežo citi normatīvi akti. Šie normatīvi akti ir jāskatās vietējie apbūves noteikumi, jo vienā daļā ir noteikts, ka krāsu fasādes un krāsu pasi ir jāsaskaņo būvvaldei, lai veidotu vienotu vizuālo identitāti teritorijā. Tad ir bez dokumentiem ir ļoti daudz otrās grupas un pirmās grupas būvēm, kuras es neuzskaitīšu, bet daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai svarīgi ir, kad arī logus, durvis var mainīt, var lieveņas, ārējās kāpnes, visas terases jumtu novada sistēmu var atjaunot bez dokumentiem. Tātad, ja viņi ir nokalpojuši savu mūžu, viņus var vienkārši noimainīt bez dokumentiem, neskaņojot šos darbus būvvaldē. Ar citiem, ja jums interesē, var iepazīties ēku būvnoteikumos, kur pārsvarā citi gadījumi ir, kas attiecināmi uz privātu mājām vai pirmās grupas būvēm. Tālāk ir tāds paziņojums par būvniecību, kas jau iepriekš bija citā procesā par elektrību, bet šobrīd tas ir piemērojams arī ēku būvniecības gadījumā. Šī procedūra ir tāda, kas būvdarbus var veikt bez būvvaldes atļaujas, bet dokumentu izstrādā būvspeciālists. Un pirms reālus būvdarbus uzsāk, šo dokumentāciju un paziņojumu par būvniecību aizpild būvniecības informācijas sistēmā. Un šis ir piemērojums daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas gadījumā uz iekšējo pārplānošanu. Tas varbūt nav attiecināms tieši uz ēku siltināšanu, bet vispārībā, lai jūs zinātu, ka ja jums nepieciešams kādas starpsienas, varbūt apkuras sistēmu mainot, jums vajag pagrabā ierīkot atsevišķu apkuras telpu, tad jūs varat šajā brīdī ielikt to starpsienu, ja tā ir nenesoša, bez atsevišķas būvvaldes lēmuma, bet ar šo paziņojumu par būvniecību. Svarīgi ir atcerēties, ka šī pārplānošana iekšējā ir bez lietošanas veida maiņa, jo lietošanas veida maiņa ir būvvaldes kompetences piekritīgs jautājums, un būvvaldei par to ir jālemj. Skematiski tas varētu izskatīties šādi. Jums no sākuma piesaistat būvspeciālistu, viņš izstrādā jums vajadzīgo risinājumu. Tad jūs būvniecības informācijas sistēmā aizpildiet paziņojumu par būvniecību, pievienojiet dokumentus, saskaņojumus, kādus ir nepieciešams, arī trešo pusi, ja šī iecer skan, vai arī kopīpašnieku piekrišanu. Tālāk svarīgi ir, ka šeit nav noteikts konkrēts termiņš, kādā laikā jūs realizējat, jūs to paši norādat iecerē, ka jums, piemēram, vajadzēs 6 mēnešus, lai to starpsienu uzbūvētu. Tad jūs to sistēmā norādat un pēc tam veicat būvdarbus, un tad, kad šie būvdarbi ir pabeigti, jūs paziņojat, ka šie būvdarbi ir pabeigti. Tālāk šis darbojas kā vienotais iesniegums arī Valsts zemes dienestam, un pēc tam tiek nosūtīti dati uz Valsts zemes dienestu datu aktualizācijā valsts nekustamā kadastra informācijas sistēmā, jo jūs esat mainījuši iekšējo plānojumu. Paziņojums par būvniecību jāpild būvniecības informācijas sistēmā, jo šī informācija nokļūst būvvaldei, un būvvalde var sekot līdzi, kas notiek šajā objektā. Ja jūs veicat darbus neatbilstoši plānotai iecerei, būvvalde var pieņemt lēmumu par patvaļīgo būvniecību un likt novērst konstatētos trūkumus vai pārkāpumus. Tas ievadam.
par šo tēmu. Tagad galvenais, kas ir paskaidrojuma raksts. Paskaidrojuma raksts jau iepriekš bijis. Pārsvarā mēs bijām pieraduši, ka tas ir pirmai grupai, bet šobrīd viņš ir paredzēts arī 2., 3. grupas būves citiem darbiem, arī nojaukšanai un tai skaitā arī atjaunošanai. Tātad jebkura veida atjaunošanas darbi, kuriem iepriekšējās slaidos norādītajos gadījumos nav nepieciešams bez dokumentiem. Tātad šeit jūs varat jebko gan siltināt jumtu, gan fasādi, gan mainīt vienlaicīgi arī nolietojušos konstruktīvo elementu. Piemēram, jumtam sija ir beigta, jūs ieliekat jaunu, uzliekat jaunus jumtu. Un arī citi gadījumi. Par tiem es neuzsāku. Schematiski tas paskaidrojuma raksts šobrīd izskatās tāds pats, pēc būtības ļoti līdzīgs apliecinājuma kartei, kas bija iepriekš, ja kāds bija pieredzis pie tā procesa, tad pēc būtības jau nekas nav mainījies. Tālāk akcentēšu, ka šajā gadījumā dokuments vienmēr izstrādā būvprojekta izstrādātājs, tātad jums ir jānolīgst kvalificēts būvspeciālists vai no arhitekts vai ēku konstruktors. Dokumentācija sastāv no skaidroša apraksta, tas ir tekstuāla informācija par plānoto ieceru, visu, ko jūs tur paredzat. Gan, ja nepieciešams vides pieejamība, ļoti svarīgi par ugunsdrošības, par izvēlētajiem materiāliem, par energoefektivitātes pasākumiem, kādas tiks ieviest ar šo ieceri. Tālāk ir grafiskais dokuments, tie pārsvarā ir plāni, vai tās ir fasādes, vai tie ir stāvplāni, vai tie ir jumti. Viss par to, kurā daļā jūs veicat izmaiņas. Tālāk vēl ir arī fasādes krāsas risinājumi, galvenā konstruktora konstruktīvo mezglu risinājumi. Tie visi ir pievienojumi. Tāpat ir uzreiz izstrādājuma darba organizēšanas schēma, kurā kā būs transporta plūsmas, kā vienlaicīgi notiks būvdarbi ar ēkas eksploatāciju, kur liks materiāls. Un ļoti svarīgi šajā gadījumā, tad, kad jūs esat izlēmuši atjaunot ēku, ir saprast, kādas jums tehniskos noteikumus vajadzēs vai kādas saskaņojums, jo šie procesi ir jāpaprasa pirms jūs iesniegsiet ieceri būvvaldei. Citi normatīvi akti tie var būt ļoti specifiski, kas attiecās uz, piemēram, ja ēka ir ar kultūras vēsturisko vērtību, tad iespējams, ka tur būs nepieciešams vēl papildus skaņojums ar šo institūciju vai kāda cita veida atļauja. Tālāk akcentēsim, ka būvdarbus daudzdzīvokļu dzīvo ēkā var veikt tikai būvkomersanti. Un, ja veic ēkas atjaunošana, siltinot sienas vai jumtus, ir jāpiesaista tāds būvkomersants, kuram ir ēku būvdarbu vadītājs. Nevis jebkurš būvkomersants, kurš veic būvdarbus. Būvdarbu laikā būvniekam ir jāsagatavo darba veikšanas projekts un jāpilda būvdarbu žurnāls būvniecības informācijas sistēmā par katru dienu veiktajiem darbiem, kā arī jāveic sekto darbu un citu nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas akti. Tie visi jāpilda būvniecības informācijas sistēmā, lai būtu aktuālā informācija par to, kas kur kad veids. Tālāk par būvuzraudzību. Kādos gadījumos tad vajag piesaistīt būvuzraugu? Viens no gadījumiem noteikti ir tad, ja tiek lietota nevis sava nauda, bet cita publiskā nauda vai Eiropas finanšu instruments. Piemēram, ja jūs pretendējat uz altuma atbalstu, tajā gadījumā jums būvuzraudzība būs obligāta un jums jānolīgst būvnieks. Tajā gadījumā, ja jūs neizmantojat kādu publisko naudu, tad daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkai varētu būt tikai tad, ja tā ir 3. grupas būve, tātad lielām daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Vai arī ir aizsargājamies kultūras piemineklis. Un ar autoru uzraudzību ir savādāk. Autoru uzraudzība kā obligāti no regulējuma būs tad, ja tas daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka būs ar statusu kultūras piemineklis. Savukārt pārējie gadījumi ir tikai tad, ja ir būvatļauja. Un būvatļauja tas nozīmē, ka tikai uz tiem vecajiem gadījumiem, kuriem ir izsniegta būvatļauja līdz 22. gada 28. februārim. Jo šobrīd, ja es eju
ar ieceru uz būvvaldi, ar paskaidrojumu rakstu. Man autoru uzraudzība nav obligāta, bet tas nenozīmē, ka slēdzot līgumu par projektēšanu, es nevaru paredzēt, kad es šo būvprojektu izstrādātāju arī piesaistīšu uz vēlākā posmā, lai viņš uzraudzītu šo procesu no autoru uzraudzības viedokļa, vai arī, ja nu gadījumā būvdarba laikā ir nepieciešams precizēt kaut kādas iecerē dokumentāciju par risinājumiem. Tātad, būvdarba laikā var rasties izmaiņas iespējams. Vai nu tas ir kāds risinājums, kurš, nezinu, vajag mainīt materiālus un mainās arī fasādes risinājums, tad būvvaldē ir skaņojums fasādes risinājums, ja tas mainās. Savukārt, ja jums ir nepieciešams cita veida izmaiņas, kas nav obligāti skaņojums būvvaldes, tās var vienoties savā starpā. Un tajā brīdī ir jāskatās, kādā veidā jūs esat piesaistījuši šo projektētāju uz šīm izmaiņām. Jo nevar būt tā, ka viņš ir izstrādājis ieceru, būvvalde ir akceptējusi un jums kaut kad vēlāk vajag, bet jūs neesat līgumā pateikuši, ka viņš varēs arī, ka viņam būs nepieciešams, ja vajadzēs izstrādāt izmaiņas vai veikt autoru uzraudzību. Tad jums būs atsevišķi tas jāpasūta. Un tad, kad darbi būs pabeigti, tad, kā jau iepriekš, ja jums bija tehniskie noteikumi saņemti un saskaņojumi no tehnisko noteikumu izdevējiem, tad no viņiem būs jāsaņem atzinumi. Izpildrasējumi šeit ir domāti tie, ko jau es pieminēju iepriekš, tos, ko var saskaņot būvniecības procesa dalībnieki savā starpā bez būvvaldes. Līdz ar to tās izmaiņas tiek pievienotas pie nodošanas klāt. Ja ir veikti energoefektivitātes pasākumi, tad ir pagaidu certifikāts un, protams, viss būvdarba žurnāls ar visu izpildu dokumentāciju. Un tad nedaudz par to dalībnieku atbildību. Galvenais, ko atcerēties, ka būvprojekta izstrādātājs atbild par piedāvāto risinājumu, kas ir balstīts uz būvniecības ieceres ierosinātāja sniegto informāciju un pieejamiem materiāliem. Jo pirms pasūtīt projektu ir svarīgi arī pārliecināties par ēkas tehnisko stāvokli, lai varētu piedāvāt labākos risinājumus. Tad, ja jūs būsiet nolīguši arī autoru uzraudzību, tad autoru uzraudzības atbildēs tikai par to, lai būvprojekts atbilstu tam risinājumam, kas ir ietverts projektā. Savukārt, par būvdarbiem atbildēs būvnieks, viņam gan par atbilstošiem būvizstrādājumiem, gan par tā pareizu tehnoloģiju iestrādāšanu, un viņš nedrīkst mainīt materiālus un pazemināt būvdarbus, nesaskaņot ar citiem dalībniekiem. Savukārt būvuzraugs sekos līdzi, lai viss notiktu pēc pārstāvot ierosinātāju pusi. Tas būtu īsumā viss. Lai jums izdodas. Paldies!